To jau uz dzīvo neliksi. Vēl viena līdeka. Nu, bāc. Tātad pirms dodas copē, jāizdara noteikti mājas darbs, jāapskata vietas, dziļumu kartes, grunts cietību, kur varētu būt potenciāli laba vieta. Man likās šī vieta visinteresantākā, jo šeit ir vienīgais paugurs un paaugstinājums dziļumā, un tāpēc šajā vietā apskatīju gan dziļumu karti, gan cietību. Cietība šeit sanāk jo tumšāks, jo dūņaināka grunts, un gaišā ir cietāka grunts. Nu, tad šajā vietā izskatās tīri ok ar cietību. Un tā kā iepriekš šeit nav copējis, tad vispār jāsaprot, kur un kā var piebraukt tuvāk tai manai izvēlētai vietai. Skatos, ka šeit ir piebraucamais ceļš, un uzreiz apskatīšu Google kartē, kā tas izskatās. Nu, lūk, un tad te pa galveno ceļu braucot, redzu uzreiz līkumu, un pamēģināsim tikt šeit iekšā. Jā, redz, ka var iebraukt iekšā pagalms. Jātājums, vai tur ir arī ceļš atsevišķs ar piekļuvi ezeram. Izskatās, ka tomēr tas ir privāts. Nu jā, nu nekas, mēģinās piebraukt varbūt nākošajā dienā uz vietas klāt, un ja satikšu saimniekus, tad parunāt, vai atļaus atstāt mašīnu turpatās. Čau šodien. Fantastisks rīts. Ļoti skaisti ārā. Kaut arī debesis ir skaidrs un diezgan maz mākoņi. Es ļoti ceru šodien kaut ko vismaz paķert, jo parasti tie plēsēji tādā laikā, kad ir apmācies, negrib baigi ķert. Nu, cerēsim. Laika prognoze īstenībā šodienai rādīja, ka nebūs saulains, ka būšot apmācies. Bet cerams, ka tas tik ļoti neietekmēs šodienas sopi. Un jā, biju piebraucis tajā īpašumā, kurš ir ritīgi tuvu, pie tās vietas, kur es došos. Bet, diemžēl, tur neviens nebija. Droši vien jau aizbraukšu uz darbiem. Tāpēc nācās braukt tepat uz Vaidavas pludmali un iesim kājām, drusku jāpastaigā būs. Bet pa ceļam vismaz redzēsim, kur ālīgi saurupti varbūt ierādīsim kādu labāko vietu. Bet plāns doties ir uz to galu, kur ir tas paugurs. Un sākt ar to, ka ar eholotu izpētīt dziļumus, izpētīt zivis. Un sākt ar vibu, jo šeit arī dzīvo zandarts. Izstaigāt ar vibu, apskatīties, vai kaut kas atsaucas. Ja atsauksies kaut kas, tad tās vietas, ja atsauksies un nepieķersies, tad tās vietas vienkārši atzīmēšu kartē. Un mērķis ir noķert arī dzīvo. Ja redzēšu eholotē, ka kaut kas ritīgi maziņš ir, parādās un lielā pulkā, tad paņemšu mormišku. Paņēmu arī muškāpuru šoreiz. Varbūt izdosies noķert kādu dzīvajam. Un tad mērķis uzlikt 2 dzīvos un apkārt pastaigāt ar blitku vai ar vibu pameklēt plēsēju. Nu, es nesaprotu, kā var nepatikt cope. Pat, ja neko nenoķer. Ir tik fantastiski skati. Vienkārši aburoši. Un tas saulēts, kaut kas īpašs. Iedreizēji. Sniedziņš pie mums nav tik traki sakritis kā, piemēram, Latgalē. Tāpēc ir baigi feini pa šitādu staigāt. Iedomājos, kā būtu, ja man šitā kilometrs jānoiet būtu pa pusmetrīgu sniegu. Droši vien negribētos, ne? Turpat pie krasta arī paliktu. Bet pa šitādu forši vispār nav par ko sūdzēties. Tepat reku ar slīdām, ar slēpēm. Redzu, ka cilvēki brauc. Ja ar slīdām var paslidot, tad sniegs galīgi nav tik biezs. Un kur mums jāiet? Un mums jāiet uz šeieni. Mēs esam šeit.
Mums gana tālu jāaiziet aiz šauruma. Šeit izskatās interesanta vieta arī. Paskatīsim, varbūt pa ceļam kaut kas te ir urbies cītīgi. Un tad pamata vieta, kur mēs tēmēsim, būs šeit. Nu, kāds brīdiņš jāpastaigā. Tad esam tikuši līdz pirmajam izteiktam dziļumam. Nu, tā kā kantei. Šeit kaut ir 3,6, 2,3 dziļums. Šeit ir kanta līdz pat 6 metriem uzreiz. Teorētiski šeit būtu jābūt urbumiem. Zandartam uz kantītes jau patīk sēdēt. Plēsējam kopumā. Noies garām un paskatīsies, vai šeit ir kaut kas saurts. Galīgi nav. Vai arī sniegs sasidis un sen nav bijuši apmaņi. Bet šeit jau sen izskatās, ka neies nav urbies. Eksperimenta pēc es gribēšu šeit uztaisīt āliņģi un pasīties, kas šajā kantē dzīvo. Tildīt ielaidīsim ehaloti. Kaut kas varbūt būs skaidrs. Tad mēģināšu šodien darboties ar zandartakātu. Ir arī mīkstāks asarim, bet to es neņēmu. Neņemšu, nelikšu spoli. Jo tomēr trāpās zandars, lai kāds ir cietāks un var, ja kas pārsist, tad ar to hāki. Nelikšu to lielo vibu, bet uzlikšu tādu mazāku izmēru. Šādu te ar oranžu vēderu. Kaut ko tādu. Ja kas iepriekšējā reizē asari noķēru šo vibu, ja nešaubos, tad tas bija šis. Tā vismaz pastāv iespēja, ka var dabūt arī kādu asari. Tad vienā kājā ir, lai notīrīt ledu, sniegu no āliņa. Otrā kājā gabs. Ja gadījumā kaut kas trāpīsies, nu tā šitā komplektiņš mums izskatās sopē. Jāuzliek, tūlīt būs ehalote. Svietiņu jānotīra ir noslai. Visi tie ledus gabali. Lai ehalote rādītu korekti. Iepriekšējā reizē es kādu laiciņu nebiju līdzis video. Ne tāpēc, ka es netiku copē, bet tāpēc, ka vienkārši tās copes vienkārši bija garlaicīgas un nekas nebija. Bet ehalote pēdējā copē, kad bija -26, kaut kā neizskaitļojas tos augstumus, bija pārāk augsts. Man tā ehalote sāka gļukot, jo sevišķi, tas āliņģis riktīgi ātri aizsalst un nevarēja normāli patsapēt. Slēdzam iekšā dīperi, skatāmies tāda ice fishing. Šitā. 3,4 metri. Nav nemaz tik dziļš. Ko te viņš mums te rāda? Kaut kādas sīkaļas ir virspusē. Kaut kas šitā te izskatās. Šeit var redzēt. Šeit augšā kaut kas neliels dzīvojās. Apakšā tur ar kaut kas ir. Kāda klusībiņa arī apakšā ir pie grunts. Tad pamēģināt, paskatīsies, ko rādīs vai atsauksies. Jā, izstāst, ka tas, kas tur ir pie grunts, tad mans māneklis galīgi neinteresē. Kaut kas tur sakustējās, bet kaut kas neliels. Jā, šeit nevienam neinteresē mans māneklis. Iesim tālāk. Šajā āliņģī atnāca līdzi, paskatījās un aizgāja lejā.
Principā pat ilgi neuzturējās, neskatījās uz to mānekli. Un tad izdomāju, ka vajadzētu pamēģināt kantes dziļākajā punktā iemest. Un, ja nav, tad dodamies uz to vietu, kuru bijām noskatījuši vakardien. Šo metru tikai 5,2. Tur, manuprāt, bija 4 ar kaut ko. Tā. Nu tā sanāk. Mēs tagad tieši pa auguriņam pa vidu stāvam. Un te arī kāds izskatās, ka ir copējis. Tur piestaigāts, būs jāaiziet. Stratēģija sekojoša. Mēs ņemam, urbjamies uz pumpas, uz tā pagura. Uztaisam 5 sāliņus uz seklumu un 5 sāliņus dziļumā. Izskatās, ka šāds māneklis neinteresēja, bet kaut kas pacēlās no zītiņiem. Nozīmē, ka varētu būt baltās apakšā. Paņems tulīt mormešku, uzliks apakšā un tad redzēsim, vai atsāksies. Kāpuri iemetu, tāpat nav mormešku uzreiz, tur zibis aktivizējās, sāka ēst. Tā ir laba zīme. Vienkārši, kas var aicināt. Un zivīm šāds māneklis ir paprātam. Un kā laižam iekšā. Jā. Šito jau uz dzīvo neliksi. Visam labs. Nākt augšā. Visam labs. Tā negatavē. Nekā. Tas blīdis paņēma. Noēdās ar aci. Nē. Jā. Noēda gan. Nu, kaut kā mums kaut kā nesanāk mums ar ko dzīvo, klausies. Es vispār gribēju dabūt dzīvu ēsmu, lai uzliktu karodziņu, un sanāca dabūt līdaku un asari. Nu, tādus, kurus negribās likt uz dzīvo. Aiziet. Nepareiz no pusi, tad gribi peldēt. Paņēma jaunu aki, tas nosēdies. Šis vēl pilns. Nu, pagaidām izskatās, ka šodien cope uz vībiem nav. Vienkārši kaut kas uznāk, apskatās un aiziet prom, ar to arī viss pasākums beidzas. Atsaucība bija uz blitku. Gan asaris atsaucās, gan arī lekuka līdaka uzķērās. Moteļa man līdzi nav, kā vienmēr. Es nezinu, kas man pa ieradumu moteļu nepaņemt līdzi, bet fakts kā tās, ka šodien man tā nav. Un uz muškāpura diezgan sūdīgi ķerās. Bet nevienu asari dabūju. Dzīvos uzlikt nevaru, nav vienkārši uz kā. Tur dabūju normāli izmēra asari, to es uz dzīvo nelikšu. Un līdeku, skaidrs, ka palaidu vaļā.
Un tad pa perimetru iziešu cauri šitās vietas un tad skatīsies, vai var šeit uzkavēties. Principā es taisos jau prom no šejienes, skatos tur vīri sēž pa ceļam uz māju. Izies cauri tiem māliņiem, kurus es sākumā, turpat viņi arī sēž, kur sākumā es izdarbu un patestēju vibu. Kaut kas bija pacēlies līdzi, bet tā arī nepaņēma. Un interesanti, ka šeit nemaz neatradu to pauguru, to kāpienu uz augšu seklumu. Ļoti dīvaini, es nesaprotu, vai tas ir vienkārši kaut kāda nobīde bijusi, vai arī laikapstākļiem mainoties vienkārši kaut kādā periodā kaut kāds seklumiņš tur parādījies, jo tieši krastam pretī tur ir kaut kāds strautiņš. Varbūt tas kaut kā skalo un ietekmē to reliefu, es īsti nesaprotu. Tā kā dosies uz to iepriekšējo punktu, un tad jau redzēsim, ko mēs varam un vai vispār varam šodien kaut ko nokelt. Sveiki! Nu, kā veicas? Divas līdas. 1, 5, 3, 1 zemē, nav gala. Jā, uz Blitku? Nē, uz ūdu. Uz ūdu. Viena tiek krasta. Jā. Pazies, ka vēl neņem. Jā. Uzlikt viena dziļumā dabūt. Uz moteli meklē balto? Jā. Man tur uz muškāpuru pilnīgi nekā. Ehalotā redzu, ka ir. Nāk, paskatās un vispār nepaņem. Ar to. Tas parasti bija tā krasta, bet tie mazie te bija nejākā. Jā. Kaut kā tik tiem tālākiem caurumiem. Jā. Nu, no rīta šeit garām nogāju ar vibu. Jā. Redzēju, ka uznāk pakaļ, bet nepaņēma. Nu, varētu būt. Ja būtu paņēmis, tad zinātu. Kas izies tad cauri radziņam un tad jālaiž prom. Kā solīja šodien apmākušos laiku. Varētu būt plēsējiem varētu būt labāks laiks. Labi, nesakas. Prikals. Bija cope. Reāli nobumbulēja. Vēl viena līdeka. Nu, bāc. Kas ir šodien? 3. numurs salmo rullē. Līdekai patīk. Nu, ko tu darīsi tagad? Laikam jāiet pēc plakinē. Bet labi, pasies maza 0,18 augla. Un paveicas, visu laiku veicas. Iepriekšējā, man liekas, man arī bija līdeka. Vienkārši nepaspēja izvilkt, nu nogulēja. Šitā vēl ir. Labi, jāiet pēc pakinēm. Vēl viena zemēra līdeciņa. Labi. Peldi.
Nu, ko copi mēs šodienai finišējam. Nu, protams, vienmēr gribās labāk, bet nu vismaz kaut kas bija. 2 zemēra līdekas izvilktas ar blītku. Salmo sadarbotu 3. izmēra. Asaris. Tāds smuks uz mormašku dabūja, bet moteļa līdzi nebija. Tāpēc diemžēl, es pieļauju, ka varētu būt labāka moteļa. Uz mākslīgo negribēju ņemt, bet pienācu pie džekiem. Šie saka arī uz moteli knapi var salasīt baltās. Uz ūdām šiem bija trāpījušās 2 līdekas, arī viena zem, 50 cm, otra 52. Nu tā, ka pagaidām nekā. Vēl vienu džeku, kurš blitkoja satiku. Šis atsaka, ka nekā, šodien nekā. Katru reizi nāk ar jaunu cerību. Cerību, ka būs, šodien būs. Bet nu, tā tas ir Copē. Pabaudīju skaistu ezeru. Vienreizējais skatus. Un paturēju arī zivi rokā. Tā kā nav slikti. Nu, lai lieliska jums diena un neasakas. Čau!